Tātad iesāksim ar nelielu video un tam sekojušiem Gunitas komentāriem. Sociālais darbs kopienā, tas ir tāds darbs, tas tāds ļoti interesants darbs. Izzinot viņus, kopā ar viņiem strādājot, apzinot viņu vajadzības, visas pārējās lietas, tā kā ir skaidrs, kas viņiem visvairāk trūkst, kā viņiem palīdzēt. Palīdzēt sameklēt viņos pašos savus iekšējos resursus, lai viņi aktivizē resursus un paši ar saviem spēkiem un ar manu līdzdalību nonāk līdz galamērķim. Ādažu novads ir viens no mazākajiem Latvijā, un tā iedzīvotāju skaits nedaudz pārsniedz 20 000. Alderi ir viens no 20 Ādažu novada ciemiem, ko no vienas puses ieskauj Mazais Baltazars. Skaista vieta, netālu no Rīgas, kas savulaik bijusi gaujas pludinātāju apmešanās vieta. Pēdējo gadu laikā ciemā būtiski palielinājusies apbūve, un iedzīvotāju skaits sasniedzis 5000. Līdz ar to parādījušās kā jaunas iespējas, tā arī izaicinājumi. Man ir 3 bērni, un tagad tu saproti, ka tev ir jāstrādā principā pa šoferi, jo tev viņi ir jāvadā. Ja no rīta mēs tos bērnus varam iesēdināt autobusā palaist, tad pēc stundām mums ir pašiem jābrauc viņiem pakaļ. Kā ir tas autobus, nav tas autobus, ja ir pulciņš, tad sanāk ilgāk, bet ja var atrast kaut kādas nodarbes, ko varētu izmantot šeit pat uz vietas, tad tas būtu noteikti ļoti liederīgi. Alderiešu aktīvisti vēlas iekustināt vietējos iedzīvotājus, lai ciemā ne tikai būtu iespējams socializēties, saturīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī kopīgi svinēt svētkus. Ja kaut kāds pasākums taisa, pirmais jau, kas bija, ko vienmēr Ādažu doma piedāvāja 4. maijā tos baltos galdautu svētkus, un tad vienmēr tā problēma, kur tad ņemsim to elektrību, Šī vieta pie pludmales elektrības nav, tad dod mums kaimiņiene, Tas ir tas ir pirmais pasākums, kas it kā tiek piedāvāts no pagasta, bet tas pārējais pašiem jārisina. Ciema iedzīvotāji vēlas saglabāt vēstures vērtības un kopīgi tās kopt, lai nodotu arī nākamajām paaudzēm. Tāpēc aktīvākie jau paši ir rakstījuši projektus un ar pašvaldības finansiālo atbalstu izdevies gan parkā uzstādīt šūpoles, gan izveidot bērnu rotaļu laukumu. Sāksim darīt, tad arī tā atsaucība būs lielāka. Jo tas tā ir. Nevar ja ir tas ritms, tad viņš ir jātur. No pašvaldības puses mēs varam izdomāt daudz un dažādas lietas, bet tikai ciemis zina, ko viņam visvairāk vajag. Jau iepazīstoties ar aktīvajiem iedzīvotājiem, secina to, kad viņi grib, viņi var nākt kopā, viņiem ir daudz idejas. Tad, kad pašvaldība vislabāk var sarunāties ar iedzīvotājiem un iedzīvotāju savstarpēji, es domāju, ka arī nākotne ir, tā kā ciemam ir nākotne. Labklājības ministrijas īstenotā pilotu projekta laikā ciema aktīvistiem, savācot 140 iedzīvotāju parakstus, izdevies ar pašvaldību vienoties par zemes gabala iezīmēšanu Alderu ciemu vajadzībām, kur nākotnē veidot kopīgas aktivitātes un iespējams pat izveidot kopienas centru. Tāpat arī uzsākta dažādu ciemam svarīgu jautājumu risināšana, kas saistīti gan ar infrastruktūras attīstību, drošību uz ceļa, gan arī sociālām problēmām. Piemēram, tātad mūsu sociālais dzīvoklis atrodas Alderos, un ja Aldera kopiena pat nebūtu tāda modra un aktīva, tad mēs varbūt nezinātu, kādas tur varētu turpināties tās sociālas problēmas, viņas varētu būt stipri lielākas. Tad kopiena ir tie kaimiņi, kopiena, viss, kas var kaut kā palīdzēt. Alderieši ir pārliecinājušies praksē. Lai līdz cilvēkiem varētu palīdzēt, vispirms vienam otru ir jāiepazīst. Tikai tā var pārvarēt neusticības barjeras, otru sadzirdēt un palīdzēt tikt pāri grūtībām. Mēs arī ejam pastaigājamies, arī ar Gunitu un Ingu, un tur tāda veca iedzīvotāja sēž tur pat ceļmalā. Mēs sākam runāties, un viņi sāk arī stāstīt savu bēdu, Bet tas bija arī tas, ka mēs izgājām ielās, un tajā arī brīdī, tad arī dzirdīgas ausis to sadzirdēja, un cik es zinu, 2 nedēļu laikā viņai tika palīdzēts. Es arī varbūt nezināju, kad es varētu palīdzēt, vai kāds mans kaimiņš varētu viņai palīdzēt.
Izprotot vajadzības un iespējas kopienas līmenī, tās tālāk var nodot pašvaldībai. Tiek ievākta šī informācija, mēs zinām, kas ir vajadzīgais atbalsts. Cita starpā iedzīvotāji tiek iedrošināti savā vidē meklēt risinājumu. Ja tas nav iespējams, tad jau tas tilts nāk atpakaļ uz pašvaldību, un mēs skatāmies, kas būtu vajadzīgais atbalsts no pašvaldības. Mēs noteikti arī katrā tajā pieredzē, katrā gadījumā mācāmies. Un tas ir brīnišķīgs šī projekta pienesums, ka mēs redzam šīs pieredzes, mēs redzam šīs situācijas, un mēs esam gatavāki arī proaktīvi iesaistīties, jo nav vairs šīs neziņas, ko darīt. Jau apvienojot abus Ādažu un Carnikavas novadus, mēs redzējām vajadzību pēc sociālā darbinieka kopienā. Mēs vēl šo amatu izveidojām pirms vēl bija sācies pilots projekts un bijām saskatījuši tā nozīmīgumu. Un tas nav tā kā parasts sociālais darbinieks dara savu darbu, vadoties no saistošajiem noteikumiem, no likumdošanas. Darbs kopienā ir tomēr tāda, teikšu, sirds darbs, saredzēt tās vajadzības, kas kopienai tajā brīdī ir aktuālas. Mans uzdevums pirmais ir iegūt uzticību, varbūt uzreiz nekad neteikt nē, strādāt, domāt, meklēt risinājumus, kā palīdzēt, arī no pašvaldības puses mēģināt runāt, pārliecināt savus kolēģus, kas ir sociālais darbs kopienā, kā tas strādā un kopienai nākot, socializējoties. Apkopojot iekšējos resursus, var ietaupīt ļoti liels pašvaldības resursus. Gunitai ir jau izdevies veiksmīgi aktivizēt kopienu Kalngalas ciemā, kur viņa gandrīz 10 gadus vadījusi brīvā laika pavadīšanas centru. Tas viss, kas saliedē iedzīvotājus, kas, lai nebūtu šī atsumtības sajūta, lai viņi nejustos vientuļi, strādājot kopā ar uzņēmējiem, ar pašvaldību, ir panākts tas, ka šī ciema dzīves kvalitāte ir tomēr cēlusies, un ciems ir iegūst to, ko viņš ir vēlējies. Jā, tā tad ir Kalngalē ir gan veikals, jā, Kalngalē ir bērndārs, viņš ir privātais, bet viņš ir. Tāpat strādājot ar uzņēmējiem ir pansionāts. Kalngalas senioriem Gunita ir palīdzējusi apvienoties biedrībā un kopīgi iedibināt arī jaunu tradīciju – Piejūras senioru festivālu. Tas kļuvis par neatņemamu vasaras pasākumu un šogad jau 7. reizi notika Salatsgrīvā. Viņa taču ir mūsu festivāla krustmāte. Piejūras senioriem tas ir ļoti svarīgi. Piedrība, identitāte, sociālā miedarbība savstarpējā. Man pārsteidz viena lieta. Tad, kad es braucu senioriem līdzi, un tad, kad iepazinu un saka, jā, šeit ir līdzi mūsu sociālais darbinieks, jums ir savs sociālais darbinieks, pie mums sociālais darbinieks varbūt ienāk reizi gadā. Un tas norādīja to, ka nav tikai izveidot biedrību vai nāk tikai kopā, ja nav cilvēka blakus, kas uzklausa viņus. Daudziem vēl nav internets, godīgi. Daudziem nav telefons, daudziem ir tikai podziņu telefons. Jā. Daudzi nelasa internetu, nav Facebooka, jā, tikai informācija no avīzēm. Un paprasot man, izskaidrojot, pie kā griezties, kas var palīdzēt, tas viņiem ir tā kā ļoti būtisks un svarīgi. Biedrība ir tomēr tāda patīkama lieta, jo mēs sanākam kopā. Ir cilvēki, kuri ir ļoti vientuļi, kuri vēlas satikties. Mēs palīdzam viņiem, palīdzam arī ar kaut kādām atskaitēm vai ar zināšanām, ko vairāk iegūstam citi. Tā, dalāmies ar pieredzi gan par pensijām, gan par indeksācijām. Katrā ziņā cilvēki ir nodarbināti. Un līdz ar to viņi vairāk dzīvo. Un es domāju, arī ilgāk dzīvo un labāk dzīvo. Jā. Labdien visiem klātesošiem. Tad es esmu Gunita Dzene un es esmu no Ādažu novada un esmu sociālais darbinieks kopienā. Kā jūs jau filmiņā redzējāt, piedalījos Labklājības ministrijas pilotu projektā sociālā darbs kopienā metodikas izstrādē. Paldies Labklājības ministrijai, jo pateicoties šim projektam, arī es savam darbam guvu tādu kā nosaukumu, nozīmi, tādu pilnvērtīgu, jo visu laiku līdz šim strādājot, man tā kā mēģināja norādīt, varbūt, ka tas nav sociālais darbs, ko tu dari, un kur te ir šeit sociālas problēmas. Tā.
Šajā pilotprojektā mēs piedalījāmies 11 sociālie darbinieki no 7 pašvaldībām, katrs ar savu pieredzi darbā. Un mans uzdevums bija tieši, un saņēmām uzdevumu, no katrs no savas pašvaldības saņēmām uzdevumu. Mans uzdevums bija tieši aktivizēt Alderu Baltazaru kopienu. Filmiņā jūs jau redzat it kā turpinājumu, bet sākums bija tāds aktivizēt. Un es ar savu piemēru pastāstīšu, kā var uzsākt un aktivizēt kopienu vietā, kur jums nav nezinām neviena cilvēka, kur jūs nepazīstat nevienu, jums nav sociāla gadījuma, jums nav klientu, jums nav mērķu grupas. Savulaik biju Cernikavas pagastā biju Lielās Talkas koordinators. Un zinu to, kad aktīvi cilvēki parasti piesaka no ciemiem savas talkas. Tas bija man vienīgais pavadiens, kā uzsākt šos aktīvistus sameklēt. Ņēma rokā telefonu, zvanīja, atrada 2 dāmas, uzrunāju un jautāju, kāds stāvoklis ir Alderos Baltazarā. Jā, noskaidrojās, ka kaut kur aizkulisēs viņi tā kā gribēja jau veidot šo kopienu, aktivizēties, bet kaut kā līdz galam nav sanācis. Uzrunājot meitenes, vienojāmies, ka tiksimies un izrunāsim šās lietas un palīdzējuši tā kā aktivizēt kopienu. Ir ārā februāris, bet mums nav kur tikties. Ciems, kurā nav ne publisku telpu, nav pašvaldību telpu, ir tikai parks un pludmale, 2 soliņi. Nav pat elektrības kontaktu, kur iesprāst. Kur tu februārī liksies? Uzrunāja aktīvisti, tiekamies dzīvoklī. Un tas jau man norādīja to, kad varētu būt kopienā šī izolētības sajūta, kad katrs pa savu sētu, bet kopā nenāk, un nav šī vienotība kopienā, un varētu būt šīs vientulības pazīmes. Tiekoties kopā ar aktīvistiem, izrunājot, vienlaicīgi izvērtējot šos aktīvistus, saprat to, ka aktīvisti jau ir rakstījuši projektus, tātad jau ir kaut kāds resurs, lai mēs varētu strādāt un turpināt tālāk. Tad aktīvisti gan jau bija realizējuši reksturs, jau bija realizējuši projektus, gan arī paši bija rakstījuši projektus. Vienlaicīgi arī veicot kopienas profilēšanu, tātad izpēti. Un man ļoti šī kopienas izpēta pārsteidza, ko šie rezultāti bija ļoti zemi. Un tas liecināja to, ka ģeogrāfiskā vieta, kas varētu teikt ir ar augstu definētu tādu standārtu, tātad tuvu Rīgai, iedzīvotāju dzīves līmenis augsts, turīga pašvaldība, bet cilvēki vietā tāpat jutās vientuļi, neuzklausīti, nesadzirdēti gan no pašvaldības puses, gan savstarpēji. Tad vienojāmies, ka varētu tādu pirmo pasākumu, lai apzinātu, kādas ir kopienas domas un vēlmes, rīkot pasākumu Lieldienās. Tā bija mūsu tā pirmā pasākuma reize, kad arī tikāmies, un kad jau šajā pasākumā veicām visas aktivitātes, lai apmēram nojaustu, kādas ir šo iedzīvotāju vēlmes. Tad var teikt tā, ka šīs kopienas ir ļoti liels resurs pašvaldībās. Spēcīgs un stingrs kopienas. Tas ne tikai saliedē cilvēkus, tas ne tikai mazina šo izolētības sajūtu, vientulības sajūtu. Tas ļoti arī ietekmē un ietaupa pašvaldības budžetu resursu. Rīkojot šādu pasākumu, tika no pašvaldības budžeta iztērēts tikai 10 eiro. Koncentrējot šo kopienu resursu, tad tas ir ļoti liels ietaupījums pašvaldībēm. Jā. Es gribētu teikt tā, sociālo dienestu vadītāji, pašvaldību vadītāji. Lūdzu, novērtējiet un izprotiet, ka sociālais darbs kopienā var nākotnē
jums nes diezgan liels rezultāts un būtu ļoti liels atbalsts. Tāpēc, ja jums ir iespēja jūs pašvaldībās veidot šādus amatus un šādus darbiniekus apmācīt, tas ir tikai resursi pašvaldībai un visai kopienai kopumā. Jā, paldies!